Škoda ir viens no 3 vadošajiem zīmoliem Latvijas jauno auto tirgū. Šīs markas automašīnas ir pieprasītas ne tikai Rīgā un Pierīgā, bet arī valsts pilsētās un reģionos. Tāpēc Škoda importētājs pastāvīgi meklē iespējas paplašināt dīleru tīklu. Pagājušajā gadā Škoda ir atradusi tirgu vēl sev 2 partnerus. Tad mums ir 2 jauni dīleri. Viens Rīgā, viens Jelgavā, kur mēs arī šobrīd atrodamies. Absolūta Auto Mitau ir pirmais Škoda autocentrs Eiropā, kura celtniecībā izmantots jauns ilgtspējas koncepts, proti koka fasāde. Tātad mēs nodrošinām gan mašīnu tirdzniecību, gan arī pilnu servisu. Mašīnu tirdzniecības zālē mēs varam izlikt līdz 8 mašīnām. Savukārt Škoda oficiālā servisa pakalpojumi pielāgoti ne tikai jaunām, bet arī lietotām automašīnām. Speciāla programma, kas ir attiecās uz mazlietotām mašīnām 4+, kuras dalībnieki mēs esam un ko atbalsta importieris un rūpnīca. Izmantojot iespēju, Autoziņas lūdz importētāju filiāles vadītāju novērtēt aizvadīto gadu. Nekautrētos uzsvērt to, ka Škoda ar to ir palicis par spēcīgāko zīmolu pārstāvniecības ziņā Latvijā. Esam sasnieguši pagājušā gada 15,1% tirgus daļu, kas līdz šim nav bijis Škodai Latvijas tirgū. Un jau kuro gadu pēc kārtas mums ir izdevies būt pirmam zīmolam privātu personu vidū. Turpat mūsu tirgus daļa sniedzās pāri 17%. 66% 2024. gadā pārdoto Škodu bijuši aprīkoti ar benzīna dzinējiem. Ar dīzeļdzinējiem joprojām aprīkota 1/4 daļa jaunpiegādāto Škoda automašīnu. Šis degvielas veids ir aktuāls arī pašreizējiem Škodas flagmanim Kodiaq. Kodiaq tajā ziņā ir unikāls piedāvājums tirgū ar to, ka tur ir gan dīzelis, gan benzīna dzinējs, gan plug-in hibrīds, un gan priekšpiedziņa, gan pilnpiedziņa. Jā. Arī mums Kodiaq ir pārdotākā mašīna. Tas ir Latvijas gada auto, ko mēs apstiprinām. Un varbūt tās ne tik daudz mēs, cik mūsu klienti. Škoda Kodiaq ir arī visvairāk pārdotais lādējamais hibrīds Latvijas tirgū. Mēs paši negaidījām, kad tik liela atsaucība būs tieši ar plug-in hibrīdu, bet šeit, protams, jāsaka arī, ka to palīdzēja virzīt esošais valsts atbalsts. Lai jaunie modeļi atrastu savus pircējus, nepieciešami ekonomiski stimuli. Vai šogad jaunus auto pirksim vairāk? Mēs skatāmies, ka tirgus augs apmēram 5–10% šogad, un viņš varētu nostāties pirms Covid līmenī, kas ir 18,5 tūkstoši pasažieru auto. Savu ar tavu plānotajā apjomā vēlas ieguldīt arī jaunais Škoda dīleris Jelgavā. Iesākumā mēs domājam par 5%, un pirmie pāris mēneši, kurus mēs jau strādājam, to apliecina, ka mēs esam spējīgi sasniegt 5% robežu jau, un mazliet tālākā nākotnē tie varētu būt kādi gadi 2. Ja, mēs plānojam izaugt līdz 10% no kopējā Latvijas Škoda tirgus.